Jo visiem, ar jums ir šodien Zintars, un šodien mēs spēlēsim Minecraftu, un šodien mēs iesim vienu lietu izdarīt. Es atvainojos. Ok, tur bija viena lieta, neņemat vērā. Ok, mēs beidzot iesim uz turieni, un es gribu nogalināt daudz cifrītus, lai vienkārši būtu. Jo, mēs tā kā izdzīvošanu spēlējam. Un es tā kā gribu Minecraft pāriet, ja? Jā. Uj. Es tieku? Nē, netieku. Es netieku. Vot. Dabūju ačīvu. Tas pierāda, ka es te vēl nebiju. Es saprotu, ka es parasti sāku, sēriju ar to, ko es jau izdarīju, bet šoreiz šī ir sērija, kur es to neparādīšu. Magma kups. Pa labo vajadzēja paņemt zeltos ābolus, ar to es ļoti labs tādās vietās. Redzat, pat maizi jūtēt. Tas jau prāda, ka es nomiršu minisekundīti. Bet ok. Tā arī derēs. Šīs jauns cilvēks mani biedē. Izdaram šitā. Kāpēc neiešāvu? Kāpēc viņš nešauj? The fuck? Ja es dēļ tā nomiršu, tad tas ne ļoti labi. Kroče, jā, jā. Man tak nekad lagometrs kā parasti. Jau, es nedabūtu damage, ja tas sūds nelagotu. Tūlīt es atkal video caur. Jā, kā parasti. Es jau kāds ļoti atvainojos par bugiem. Es to maksimāli centos izlabot, bet nekad man nesanāk viņu līdz galam dalabot. Давайте mēs kaut šito samazināsim uz 12 varbūt tad. Bet to varbūt, es nezinu, может, kādēļ tā. Viss, Minecraft man vispār nomira. Nē, nenomira. Pat mazāk lago. Jā. Tas jau padomā. Ok, vairs nevajadzētu lagot. Spawneris. Tas ir daļēji labi. Tu vari. Man čalus lago. Ja es izdarīšu šitā. Vienkārši es negribu, lai ātro nomirt. Negribu saspīdranēt savu miršanu. Tiek es dabūju 2 jau. Jā, labi. Šitā. Darab šitā. Tāpat spaunojās. Labi. Pofik. Da nē, vēl tu dzibis. Nereāli gold apples vajadzēja 100 punktīgi ņemt. Labi, 2. Man bruņas diezgan labas, es viņus iečantoju, nevajadzētu nomirt sekundē.
Galvenais neaizmirst. Cik man? Jo, 9. Nu, tas ir tā kā pietiekami, bet es varbūt vairāk gribu. Nu, vai potionus taisīt. Tu nelaicīgi parādījies. Vat reāli gold apples būtu ļoti derīgi. Es vēl gribu, ķipa, vēl pūšiniem, ķipa, sakrāt, lai, ja kas... Хотя šī vieta netālu, tāpēc labi. Ejam vēl kaut ko nolutosim, ja, protams, te būs ko lutot, un tad iesim atpakaļ. Tāpēc vēl ir viena lieta, es nesaprotu, kā viņu sauc. Ok. Darab šitā. Es atkal netrāpīju. Nu, jo, kas tas ir? Man liekas, es nemāku šaudīt. Man liekas, pats interesantākais tur, bet te vēl viens spawneris, tas diezgan traucē. Tad kāpēc viņš nešauj? Nu, ok, vairs ar šo... Tad pārāk viņu daudz, es reāli. Es saprotu, ka es gandrīz damage nekādu nedabūju, bet, nu, paši saprotat. Skeleti vienkārši jau paši sevīm sāk šaudīties. Ok, mēģinam sašaudīt šito jaunu cilvēku. Nē, es trāpu vienkārši. Nezinu, kāpēc man to nereģo. Не регит, урон не регит. Nē. Pat reāli nezinu, kāpēc man beidz. Uj, cik to viņu daudz! Vot skeleti ir diezgan besīgie. Pat šitie sūdi nav tik besīgi. Kroči veči vienkārši... nē, tāpat vajadzēs. Es nevaru normāli skriet. Ok, let's... Davai, let's! Ok. Kāpēc man skaņa rādās? Please, Minecraft apstājies. Es vispār to nekā izlabot nevaru. Kroči, nē, viss izlabojās. Protams, chests. Nether skina rost. Tas ir tieši tas, ko es gribēju. Kāpēc man tā skaņa rodās, es nesaprotu. Ko es tādu spiežu? Kroči veči, es izdarīšu šitā. Es ātri to pamēģināšu izlabot, un es uzreiz atgriezīšos. Nu, karoči, aizņem to nelielu laiku. Es visu izlaboju. Es to netīšu. Nu, labi, davайте vēl čestu savāksim. Kāpēc ne? Es gribu tur no aizsākt, es gribu pastīties tā čestu, nav? Ir. Te. 2 diamondi plus. Nice. Savāksim vairāk šito. Nē, es vēl šito savākšu. Es viņu audzēšu. Jā, es viņu audzēšu. Audzēsim. Un tad es sākšu veidot potionus. Nu, te tāda sajūta, ka jēga iet nav. Mēģinam aiziet uz turieni. Te vēl čets kaut kāds. Nu, labi, tur pa sīkumu 2 zelti un agnīva šķiltovas, blin. Tikai tas rāda, ka es naturālais krievu patriots, blin. Labi, skalsim šitan. Tur vēl čets ir. Diezgan normāli. Cik man jau ir? 3,7. Nice. Cik, kas te? Nu, arī pa sīkumu, bet savāksim. Senītas. Ja godīgi, es šito epizodi domāju, ka būs vairāk.
Ifrīts, ok. Opa, jumpojam. Nesanāca, kā es plānoju. Ok, kilojam. Man jau ir 19, haķā es pat 10 gribēju no sākuma ņemt. Vēl čests. Nu labi, te arī pār štukas aironam. Bet tāpat savāksim, cipā, par maz nebūs. Šeit mums ir, obsidians. Es jau 6 čestus nolūtoju, nice. Nice. Vot, es reāli bruņas iečantoju. Man vajadzēja ļoti daudz līmeņus, protams, lasīt, bet tas bija ilgi, tāpēc... Nu, sākumā es plānoju no tā video taisīt, kā es to daru, bet... Skatīties, kā es XP farmā visu lūtoju, un pēc tam vēl... Skatīties, kā es čantoju, un tā tālāk, es padomāju, ka tā būs neinteresanti, tāpēc es izdomāju vienkārši pirms video filmēšanai to izdarīt pātro. Haķā nekādīga ātruma tur nebija. Tas pat savādāk laika aizņēma vairāk. Ja jūs saprastu, es to darīju 2 stundas. Labi, kāds varēties? Nu es eju pareizi. Ja godīgi XP farmu var uztaisīt labāk. Nu, labākā versija. Ķipā, kad tiesim galvenā drakonu, tur varēs no endermeniem to taisīt. Tāpēc, ja kas, tur es arī izdarīšu, bet pilnīgi rādīt, kā es to daru, es toši nerādīšu, tāpēc, ka tas būs ilgi. Un plus, ja jūs gribēsiet tutoriālu, kā to taisīt, es arī varu jums parādīt. Labi, man beidzot ir normāls pikeks ar Fortune 3, un es tādus gabaliņus dabūšu vairāk. Tāpēc, nu labi, es nedzēju daudz salasīju, tāpēc var atļauties salasīt. Nu jā, es par tevi aizmirsu, sorry, vecīt. Neplānoju. Čau nomira. Už piedodiet. Es viņu arī izdomāju nogalināt. Izdomāju, ka šoreiz netreidošu ar viņu. Ne, kad būs vajadzīgi enderpeoli, es ar viņiem treidošos. Man vrodē nedaudz ir. Dabūsim vēl nedaudz līmeņus. Vajag vienkārši. Tur vēl piglīns. Zoglini visu. Zoglins, blin. Pigmeni bija labāk. Labdien, vecīt, kā jums iet? Vispār no viņiem arī var uztaisīt, bet es pats nezinu, kā viņus taisīt. Es pa īsu zinu. Bet labi. Nu labs. Labi, liek aiziet pagulēt. Šī ir vēl viena neliela automatiskā ferma. Es jums parādīšu un paskaidrošu, kā viņš strādā. Nu, sākumā pagulēšu. 2 atšķības dabūju pašu laiku. Nu, tas ir diezgan adekvāti. Labi, kur man ir vieta? Kur tu... Man čestā šajās vieta īpaši nav. Man daudz dimantu. Es vēl keivās gāju. Nedaudz paskaigāju. Nedaudz 3 stundas jakās, ja? Vienkārši ziniet par to. Ok, ejam. Nu, skaties. Sāksim pirmkārt ar šo. Es saprotu, ka es nerādu, ko es daru, bet es pateikšu. Šī ir tāda ferma. Ja kurš nesaprot, kā tas strādā, es tūlīt jums parādīšu. Tikai salasīšu šito vienkārši, tāpēc, ka vajag priekš šī fermas. Nu, es nolūtošu paidam šito, tāpēc, ka, jā. Skaties, sanāk. Mēs liekam no sākuma tā čestu. Pēc tam šito mēs pieliekam pie sienas. Pēc tam mēs šo komparatoru liekam tā. Trubu vai kā viņu var pateikt pareizi. Te viss izstrādājās, viņi aiziet te un pēc tam uz čestu. Liekam šeit. Tā darās.
Un tā es varu dabūt šitos. Priekš kam viņi man? Es nezinu. Varbūt nākotnē derēs. Nu labi. Tagad mēs ejam pie... Vajadzētu apgaismot laikam. To te monstru pat vairāk nekā es domāju. Nu davai mirsti ātri. Pātro nomirsti. Un tā daram. Tā daram. Te kāpēc tu nosprāgi? Nu, es pat tūlu nebiju. Kāpēc es neredzu? Moš, ka es kaut ko izslēdzu netīšām, kā tādu nerāda. Labi, cik tas zemes varbūt kaut pišķiņu pietaisīšu, tikai 9. Labi, давайте mēs atdosim šito goviem. Man viņu te ir daudz. Drīz vajadzēs kalināt. Es, protams, neatstāšu viņus te, tāpēc, ka, nu, tas ir pirmkārt ne ļoti labi. Un plus man ir ideja labāk. Tāpēc, jā. Labi, stāstīšu tālāk. Es pabeidzu XP farmu. Protams, viņa nestrādā tā, kā es gribētu, bet reāli es pat ķipa pieeju, viņi pēc kāda krīt, bet kaut bišķiņ kaut ko nolūtoju. Nometīsim šeit. Kaut bišķiņ kaut ko dabūju, nu jau labi. Vēl es to saharnetrasnīku fermu pārnesi šeit un palielināju viņu. Un, ja kas, es daudz tādus fermus taisīšu, tāpēc, ka, nu, mani sauc Zintars un es varu atļauties. Par village'am nekā jauna nav. Tik un tā līdz viņiem sāk treidoties, ar viņiem nekādīgi nesanāk. Jā. Kaut kā tā viss ir. Mājās arī nekā jauna. Ot reāli. Ot emeralda. Ot grāmata. Tāpēc notirgosim tajam village'am šos kociņus, tā nosaukšu. Paločki. Tas reāli profo manu profesionālismu krievu valodā, kuram nepatīk, es atvainojos. Tā nevar. Oi. Viņš vēl tirgo. Vai es tev notirgošu šitā. Cik tur emalo? 3,8 priekš viena grāmatas. Oh my god. Ko ar tevi darīt? Nu ko, vajadzēs krāt štoļi, ko es vēl varu pateikt. Pēc tam es vēl izdarīšu jaunus villagerus. Jā, tieši tā, jaunus villagerus. Tāpēc, ka, nu, es gribu uztaisīt farmu Raideru farmu un vēl Iron farmu. Uz tiem es varbūt arī tutoriālu uztaisīšu. Nu, reāli rakstāt komentāros, es varbūt izdarīšu. Neko nesolu, bet varu izdarīt, ja jūs reāli gribat. Un kaut kā tā, šodien, ja es labi atceros, Kristiāns šodien izliks beidzot video paskaidrošanu par tiešraidi. Nu, un šodienai tas ir viss. Visiem paldies, ka skatījāties šo video, kuram patika šī video un visu tā. Lūdzu, liekat laikas, komentējiet šo video un subscribe.